Par profesionālās meistarības konkursu pārliecinošiem uzvarētājiem abās kategorijās kļuva Vidus Latgales profesionālās vidusskolas komandas. Jau līdztekus ar lauksaimniecību saistītajām specialitātēm Vidus Latgales profesionālajā vidusskolā jauniešiem pēc 9. klases absolvēšanas tiek piedāvāts apgūt arī automehāniķa, autoatslēdznieka, ēdināšanas pakalpojumu vai pavāra, kā arī vides tehniķa specialitātes. Esmu sagatavojuši uz rudeni jaunu specialitāti pusotru gadu ar vidu izglītību dārznieks, dārzkopības tehniķis, kas ļoti raksturīgi Jaunaglonai. Tie ir turisti, un turisti ir gan lauku turisms, gan ekoturisms. Un vēl viena specialitāte tie ir būvdarbi, apdarbnieks. Mācās gan pēc 9. klases, gan pēc 12. klases pusotru gadu. Tie, kuri grib iegūt vidēju speciālu izglītību, 4 gadus mācās. Un arī ir neklātienes forma lauksaimniekiem. Īpaši pieprasīti pēdējā laika, kad nāk jaunas plānošanas periods un tiek piedāvāts finansējums jauniem zemniekiem, vispār zemniekiem. Iespēju robežas esam sagādājuši gan pirmā ERAFA, gan Eiropas Savienības fondu ietvaros materiālu tehnisku nodrošinājumu. Mēs uzskatām, ka lauksaimniekiem šis nodrošinājums ir mūsdienīgs un pilnīgi pietiekošs, un pie tam viņš ir vienīgais Latgales reģionā. Visu iegādāts nav iespējams, tāpēc cieši sadarbojamies ar zemniekiem, ar sevišķi lieliem zemniekiem, gan praktiskais nodarbības izbraucot uz fermām, uz saimniecībām. Pietiekoši lielas stipendijas, vidēji labi mācoties var 80 eiro iegūt, pat vairāk. Un viennozīmīgi šīs Eiropas atbalsts ir jūtams.